Stāsti Latvijai! Esiet sveicināti Izstāsti Latvijai skatītāji! Mēs atkal tiekamies, lai atklātu jaunus apvāršņus. Izstāsti Latvijai! Divas halles, āra ekspozīcija, 400 dalībnieki, 6 valstis, inovatīvi risinājumi, ekspertu konsultācijas, fantastiska atmosfēra. Izstāde Māja 2025. Izstāsti Latvijai! Biovide. Kanalizācijas izbūve, ūdens apgāde, pagrabu izbūve, bet šoreiz vairāk koncentrēsimies uz dziļurbumu. Biovide. Mēs nodarbojamies ar kanalizācijas sistēmu, ūdens apgādes risinājumiem, dažādākiem visviet Latvijā. Gan projektējam, gan remontējam, pārbūvējam, būvējam no jaunu. Jebkura situācija atrisinām pa dziļubumu mazliet sīkāk. Daudziem dziļubums asociējās pirmkārt jau ieraudzot zilo cauruli, skaidrs, tas ir dziļubums. Dziļubuma veikšana arī, tas ir tāds laika ietilpīgs process, dažkārt par pāris dienas aizņem. Visbiežāk daudz nobīstās negrib dziļubumu, jo visbiežāk dziļubumus veids lielās tehnikas, vecie padomu laiku, gaziki, ziliņi, izbojājāt mauriņus, izbraukojāt zālājus, un tāpēc daudz no tā arī baidās. Bet mūsdienās ir dažādas tehnoloģijas, dažādas iekārtas, mazāka izmēra, kompaktāks iekārtas, un līdz ar to tas viss darbs atvieglojās un arī laika ietilpīgāk un arī neizbojā jūsu iebraucamo daļu pagalmus. Dziļubumus arī, paši šobrīd veicam, tas jaunums mūsu piedāvājuma klāstā un arī pilnībā aprīkojam. Gan sūki montāža, gan pieslēgumi, gan tālāk pieslēgums pie mājas. Vairs nav jāliek vecie padomu laika grodi, bet mums jau šeit ir zālājs, tad attiecīgi zālājā būs redzama šāda veida cepurīte, kur noņemot viņu nost, viss ir izņemams ārā un apkalpojama sistēma. Tā kā no A līdz Z pilnībā varam dziļubumu ierīkot. Vārds sakot, ja jums rodās problēmas vai ir aizdomas, ka sistēma nestrādā gan ūdens apgāde, gan kanalizācija, jeb arī pagalmā mitrums krājās vai kāds cits darbiņš saistībā ar mūsu pakalpojumiem, mēs darbus veicam visā Latvijā, tā kā droši meklē mūsu sociālos tīklos, jeb sazinies telefoniski un teiksim palīgā. Izstāsti Latvijai! Lai ir silti un mājīgi, bet reizē nav arī pārāk karsti. Meklē Komodus. Pārstāv uzņēmumu Komodus, kurš jau ir 18 gadus Latvijas tirgū. Piedāvājam siltumsūkņus, granulu apkuri, kondicionierus, kā arī ierīkot dziļurbumu, ūdens apgādē, kā arī mājai centralizētās ventilācijas sistēmas. Klients zvana vai atrod mūsu sociālajos tīklos, atbrauc pie mums uz ofisu, vai arī mēs dodamies pie viņa vizītē. Pirmais, ko mēs darām, izzinām klienta vēlmes. Izzinot klienta vēlmes, varam saprast, kas viņam ir nepieciešams, kas viņam vairāk derēs. Vai tas ir granulu katls, vai tas ir siltumsūknis, vai arī retos gadījumos varbūt standarta vecā malkas apkura. Esam uzzinājuši, kas klientam ir optimālais. No tā mēs varam izstrādāt piedāvājumu. Ja klientam ir jaunāka māja vai jaunbūve, tad bieži vien klientam ir nepieciešams siltumsūknis. Tad mēs piedāvājam zviedru ražojumu CTC siltumsūkni. CTC ir uzņēmums ar 100 gadu pieredzi. CTC ir ražotājs, kas skatās nākotnē. Izmanto R290 gāzi, kas ir propāns. Visas citas gāzes varēs izmantot Eiropā līdz tikai 2032. gadam. Tas nozīmē, ka izvēloties CTC, jūs būsiet pārliecināti, kad arī pēc 2032. gada jūsu iekārta darbosies. Un ja arī viņai kaut kas notiksies, mēs varēsim nodrošināt pilnu servisu apkopi. Klientam ir svarīgi ne tikai nopirkt labu iekārtu, bet arī nodrošināt pilnvērtīgu uzstādīšanu. Mēs esam patstāvīgā kontaktā ar klientu. Saviem klientiem nodrošinām servisu 365 dienas gadā. Ja vasaras karstumā saplīsis kondicionieris, zvaniet, tajā pašā dienā vai nākamajā tehniķis visu novērsīs. Vai arī, ja ziemas spalgonī ir saplīsis siltumsūknis vai apkuras katls, pieslēgsies mūsu servisa dienas. Vai arī tanī pašā vai nākamajā dienā aizbrauks mūsu tehniķis un visu sataisīs. Izstāsti Latvijai! Ja tev ir koka terase, koka sēta, pāris gadi, un tu dabūsi mainīt dēļus, bet ja tev ir top deks izstrādājumi, šī problēma atkrīt.
Topdex. Mēs esam Latvijas ražotāji, ražojam VPC un sētas dēļus. Mēs ražojam individuālos izmēros, jebkāds izmērs līdz pat 15 metriem. Strādājam mēs jau 8. gadu, esam visā Latvijas tirgu un ne tikai. Galvenās Topdex ražoto dēļu priekšrocības. Individuāli izmēri, 10 gadu garantija, noteikti tas, kad ļoti viegla kopšana. Šis dēls nav jākrāso, nav jāeļļo. Atliek tikai nomazgāt vienkārši ar ūdeni, jo ūdens šim materiālam nekaitē. Ja jūs vēlaties uzbūvēt terasi vai iegādāties terašu materiālu, jūs esat atraduši īstos Topdex. Izstāstī Latvijai. Profesionāli sakārtota darba vide vai arī relaks stūrītis vīrietim svētnīcā. To visu atrisina Gumi. Mēs esam kompānija Gumi, kas nodarbojas ar dažādu noliktavu aprīkojumu, darbnīcu, servisu aprīkojumu, montāžu, tirdzniecību un piegādi. Mūsu plašajā sortimentā ir pieejamas gan plauktu sistēmas, dažādi metāla skapji, instrumentiem, birojiem, gardrobei, kā arī dažādi darba galdi un plauktu sistēmas ne tikai mājai, bet arī dažādām noliktavām un loģistikas centriem. Darbojamies gan ar juridiskām personām, gan fiziskām, gan arī ar valsts iestādēm. Mūsu sortimentā ir pieejama gan pacelšanas tehnika, gan arī dažādas citas noliktavu aprīkojumus, kā transportēšanas tehnika, auto iekrāvēji, palešu rati, kā arī grēdotāji. Mūsu sortimentā esošā tehnika ir pieejama ne tikai iegādei, bet arī nomai. Ja arī tevi interesē iegādāties kādu darba mēbeli vai aprīkot kādu darba telpu, droši sazinies ar mums Gumi vai arī brauc ciemos pie mums uz Grenču ielu 5 Rīgā. Izstāstī Latvijai. LZT Latvija – bioloģiskās kanalizācijas sistēmas risinājumi visā Latvijā. LZT Latvija ir viens no vadošajiem bioloģisku attīrīšanas iekārtu izplatītājiem Latvijā. Mēs piedāvājam augusta attīrīšanas iekārtas, kas jau no 98. gada pa visu pasauli tiek izplatīts. Mēs veicam attīrīšanas iekārtu gan pārdošanu, montāžu un arī pēcapkalpošanu. Mēs piedāvājam mūsu pakalpojumus visā Latvijā. LZT jau ir vairāk kā 13 gadus gan Lietuvā, gan Latvijā. Kāpēc izvēlēties mūs? Mēs esam ražotāju pārstāvs. Mēs tiekam apmācīti katru gadu gan iekārtas montēt, gan viņas apkalpot. Garantiju mēs varam atrisināt ļoti ātrā laikā, un jums nav jāmeklē kāds cits, kas to izdarīs. Izvēloties mūsu attīrīšanas iekārtu, jums nebūs problēmas ar nodošanu eksploatācijā, jo mūsu attīrīšanas parametri ir pietiekoši augsti gan Rīgā, gan Jelgavā, gan visā citā Latvijā. Mūsu produkts ir ar elektrisko vadības bloku, kas nodrošina iekārtas precīzu ciklisku darbību. Mūsu iekārtas ir pietiekoši izturīgas gan uz korpusu, gan arī uz attīrīšanas parametriem. Attīrīšanas iekārtas izbūve ir iespējama vienas dienas laikā. Kas ir jāveic, ir jāsazinās ar mums, jāveic bezmaksas apsakošana, kur mēs atradīsim labāko jums risinājumu un izbūvēsim. Svarīgākais izvēlētos attīrīšanas iekārtu pārliecinieties, ka viņai ir pēcapkalpošana pieejama, jo servis iekārtām ir svarīgs, un vai šis produkts ir pieejams Latvijā. Augusta attīrīšanas iekārtas ir ražotas no polipropilēna, tur nav kam sarūsēt vai sabrukt. Tādēļ izvēloties mūs, jūs saņemsiet ilgmūžīgu attīrīšanas iekārtu. Iekārtā ir nepieciešams veikt apkopi vienreiz gadā, ko mēs arī nodrošinām ar mūsu servisu brigādēm visā Latvijā. Ja jums ir nepieciešama bioloģiskā attīrīšanas iekārta vai tās rekonstrukcija, droši ar mums sazinieties, mēs veiksim bezmaksas objektu apsekošanu visā Latvijā. Izstāstī Latvijai. Tantumu koka karkas mājas, terases, bet šodien runāsim par pirti. Tantum ir tas kvalitatīvais būvētājs. Mēs jums varam uzbūvēt gan pirtiņu, gan dzīvojamo māju, energoefektīvu māju un kvalitatīvu. Pat labam reāli termiņi mājas būvniecībai atkarībā cik liela māja ir apmēram no 3 līdz 6 mēnešiem, un tad notiek piegāde attiecīgi uz klienta pamatiem, mūsu veidotiem vai arī jau esošiem. Tantum pirtiņas ir latviskas, jo mēs izmantojam mūsu interjerā Latviju rakstus, kā arī citas zīmes. Tantum būvē ne tikai pirtiņas, bet arī mājas, pēc individuāla pasūtījuma, pēc jūsu projekta vai pēc mūsu veidot projekta, kvalitatīvas un mūsdienīgas, energoefektīvas mājas.
Tantuma ražošanas telpas atrodas Salcgrīvā. Var atbraukt pie mums, apskatīties ražošanas procesu, kā arī, ja jūs esat veicis pasūtījumu, jebkurā laikā var izsekot savu pasūtījumu realizācijas tempam, norises laikam, tā tālāk. Ja meklē kvalitāti, var nākt pie Tantuma, mēs jums parādīsim, mēs jums izstāstīsim, mēs jums izveidosim. Seafood produkcija no jaunlaicenes ceļo uz visu pasauli. 100% dabisks, bet galvenais – Seafood piedāvā vietu, kur troksnis pazūd. Seafood ir Latvijas uzņēmums. Ražojam fibrilīta akustiskās gala apdares plātnes, griestu un sienu gala apdarei. Visiem projektu veidiem, sākot no skolām, bērndārziem, birojiem un, protams, privātmājās un jebkurā objektā, kurā mēs vēlamies iegūt teicamu gala apdares risinājumu, ekoloģisku, 100% dabīgas izcelsmes materiālu, ilgmūžīgu un ar teicamām trokšņu slāpēšanas īpašībām. Seafood plātnes tiek ražotas Latvijā, Jaunlaicenē. Plātnes ir ražotas no augstākās kvalitātes egles koksnes eveļskaidas, kurai tiek pievienots ražošanas procesā ūdens un baltais cements. Pateicoties tam, mēs iegūstam teicamu apdares risinājumu un saglabā visas koksnei raksturīgās īpašības. Būtiskākais iegūms ir telpas akustika. Ikvienā telpā, kur Seafood plātnes ir izmantotas griestu un sienu gala apdarei, šis risinājums nodrošina telpas akustiku, veido lielisku telpas iekšējo mikroklimatu. Materiāls ir ilgmūžīgs, viņš ir piemērots arī telpām ar paaugstinātu mitrumu. Tā kā šis pielietojums ir ļoti plašs, ērti montējams, visa piezāģēšana notiek objektā uz vietas. Izmantojam tipveida plātni, 1,20 x 60 cm izmērā, kur ar 6 skrūvītēm montējam sekojošus CD profilu jeb koka latu konstrukcijas. Gaidām jūs ciemos mūsu Rīgas birojā noliktavā, Daugavgrīvas šosejā 1, visplašākais Seafood apdares plātņu sortiments, profesionāls mūsu ekspertu konsultācijas un palīdzība ikvienā projektā. Progress nestāv uz vietas. Kas ir dokstacija? Skaties sižetā. Dokstācija LV piedāvā pilna servisa dokstācijas pakalpojumus. Mūsu piedāvājumā ir dokstāciju piegādē, dokstāciju montāža, pilotu apmācība, saskaņošana ar civilās aviācijas aģentūru, tehniskas apkopes un arī apdrošināšana. Mūsu klienti izvēlas tādu risinājumu lielu objektu apsekošanai, saules parku defektācijai, glābšanas vai perimetra apsekošanas darbiem. Pilotam nav jābūt turpat uz vietas, drons atrodas ārpus pilsētas, meža vidū un pilots atrodas ofisā. Tas ļauj ietaupīt laiku, resursus un paaugstināt darba efektivitāti. Mēs nodrošinām dokstāciju iegādi, piegādi, montāžu, tālvadības pilotu apmācību specifiskai kategorijai, nodrošinām saskaņošanu ar civilās aviācijas aģentūru un turpmākas apkopes un tehnisko atbalstu. No stāda līdz realizācijai. Sapņi aug kokos. Meklē Pavls. Pavls ir meža apsaimniekošanas kompānija. Mēs nodrošinām pilnu ciklu meža apsaimniekošanu galvenokārt privātajiem meža īpašniekiem, kas ir meža stādīšana, kopšana, Eiropas fondu līdzfinansējumu piesaisti, mežastrādi, kā arī dažādi individuālie pakalpojumi, kā piemēram bīstamo koku zāģēšana pie privātmājām, pilsētvidē un arī atmežošanas kompensācijas gadījumos, kad nepieciešams meža zemē veidot apbūvi vai, piemēram, izveidot karjeru vai saules paneļu parku. Mēs palīdzam arī gan ar dokumentāciju, gan ar fizisko teritorijas pārveidu no meža uz tam nepieciešamo teritorijas veidu. Tas, ko mēs nodrošinām saviem klientiem, ir arī, cik mēs zinām, vienīgā kompānija Latvijā, kas nodrošina klientu biroju, virtuālo klientu biroju, telefonu aplikācijā vai datorversijā, kur
meža īpašnieks var sekot līdz procesiem savā mežā, finanšu plūsmai, veiktiem plānotiem darbiem, kā arī mēs tur ievietojam dažādas karšu izdrukas, drona video, fotogrāfijas un tā tālāk, lai nodrošinātu pilnīgu caurspīdīgumu un meža īpašnieks precīzi zinātu, kas viņa mežā ir izdarīts, cik tas ir maksājis un arī mežastrādes gadījumā, cik viņš no tā ir nopelnījis. Un plus mēs meža īpašniekiem arī parādām, cik mēs nopelnām sniedzot šo pakalpojumu, līdz ar to tas ir tāds kā sadarbības modelis. Tas galvenais, ar ko mēs varbūt esam atšķirīgi no lielākās daļas mežastrādes uzņēmumu, ir tas, ka mēs ne tikai nodrošinām mežastrādi, mēs arī stādam, kopjam un principā ilgtermiņā nodrošinām klientam to, lai viņam izaug augstvērtīgs mežs. Mēs esam aprēķinājuši, ka pareizi apsaimniekots mežs ilgtermiņā meža īpašniekam nes pat 5 reizes lielākus ienākumus nekā neapsaimniekots. Tāpēc mēs droši varam teikt, ka sapņi aug kopos. Ja meklējat sadzīves tehniku, atgādinu veikals PTA. Plašs piedāvājums, zinoši konsultanti. Līdz 31. martam pērkot Goreņie vai Haier tehniku loterijā. 100 balvas. Skaista diena, labs noskaņojums, un es dodos uz vietu, kur satiekas labākie. Jā, PTA sadzīves tehnikas veikals Dambja 3A. Varbūt te nav smalki bruģēts pagalms, bet ir eleganta piebraukšana. Varbūt te nav glamūrīgas, izsmalcinātas telpas, bet ir visplašākās sadzīves tehnikas izvēle vienu vietu. Jau vairāk kā 25 gadus PTA domā par saviem klientiem, un tas ir patīkami. PTA veikalā savus īpašniekus gaida populārāko ražotāju sadzīves tehnika. Ja neesi pārliecināts par savu izvēli vai rodas kādi āķīgi jautājumi, meklē pārdevēju konsultantu. Visām precēm, protams, ir garantija, ar iespēju iegādāties papildus garantiju. Te viss notiek ātri. Iespējama ātra piegāde klientam vēlamā laikā. Te viss nopērkams viena vieta. Komfortam lielā sadzīves tehnika. Iebūvējamā tehnika. Ikdienai virtuves mazā tehnika. Tīrībai putekļu sūcējiņi, robotiņi. Labsajūtai ventilātori, kondicionieri, sildītāji. Es neesmu tik bagāts, lai maksātu divreiz. Viela pārdomām. Negribi tērēt laiku, sēdi mājās un klikšķini PTA LV. Zverīga laba izvēle. PTA. Daram, kā mēs jums daram. Jep. Viesojamies privātā pirmsskolā Ādažos, brīvā Austras skola. Šeit staro patiesa mīlestība un mazie ķipari apgūst latviskās vērtības. Skatāmies! Šodien jūs esat ciemos pie mums privātajā pirmsskolā Brīvā Austras skola. Mēs atrodamies Ādažos. Mūsu ikdiena tiek pavadīta brīvdabā un latviskā dzīves ziņā. Mēs izkopjam latviskās tradīcijas, ko mācam bērniem, svinam latviskos svētkus kopā ar ģimenēm. Ikdienā uzmanība tiek pievērsta brīvdabas pedagoģijai un latviskai dzīvesziņai, kurā bērns iepazīst dabu un latviskās dzīvesziņas tradīcijas. Izglītības process, kas tiek plānots 8 laikos ar brīvdabas savaiti un saimniekošanas savaiti, kurā uzsvars tiek likts uz kādu no tikumiem un vērtībām. Brīvās Austras skolas simbols ir Austras zīme, un Austras zīme apzīmē viedumu, zināšanu nodošanu no paudzes paudzei, ko mēs darām arī ikdienā. Mūsu vide ir sakārtota, jo sakārtotā vidē bērns ir laimīgs. Brīvajā Austras skolā ir 3 saimītes. Mūsu vide ikdienā ir ļoti ģimeniska, silta, mājīga, un viens par otru prot rūpēties. Mums ir arī sensorā telpa. Tā ir tāda nomierinošā telpa ar dažādām gaismām, un īpaši šī telpa nodara mūsu bērniem ar īpašajām vajadzībām, jo pie mums ir arī iekļaujošā izglītība.
Šodien mēs svinējām lielo dienu. Gatavojoties svētkiem, mēs vienmēr cepam vai maizīti vai pīrāgus, un mēs maizītei mīklu vienmēr jaucam abrā, kurai ir vairāk kā 100 gadi. Tad, kad ir sagatavota maizīte un ielikta cepties, tad var doties ārā un svinēt svētkus. Visi svētki mums sākās ar uguns iekuršanu un uguntiņas pabarošanu. Mēs dziedam uguntiņai dziesmiņu. Mūsu bērni zina, ka uguntiņa ir saules māsa, un ar uguntiņu ir jādraudzējās. Uguntiņa ne tikai silda, no uguntiņas arī ir jāuzmanās. Lielās dienas tradīcija ir augstu šūpoties. No rīta jau šūpoles tiek izpušķotas ar krāsainiem dzīpariņiem un pūpoliņiem, un tad no puišu uzdevums ir izšūpot mūsu meitenes. Un tad, kad meitenes ir izšūpotas, olas ir nokrāsotas, tad gājām skatīties, kas mums ir iznācis, jo katra ola izstāsta savu stāstu. Un tad pirmo oliņu mēs draudzīgi sadalām, katram pa kripetiņai pēka. Un šādi, svinot svētkus, bērni iepazīst mūsu senču tradīcijas, kuras tiek aiznestas uz mājām, un arī vairākus citus svētkus, kā piemēram ziemas salgriežus un vasaras salgriežus, mēs vienmēr svinam kopā ar ģimenēm. Mūsu sētā ir iekārtota lauku sēta ar dzīvnieciņiem, kur bērni var iet un pabarot tos, samīļot aitiņu, vistas un trušus. Jo tieši rūpes par citiem un vēl jo vairāk par vājākajiem ir tās prasmes, kas dabiski un nepiespiesti palīdz mazajiem cilvēkiem jau no pirmajiem dzīves soļiem apgūt līdzcietību un iejūtību. Iespējams, tieši jūsu ģimenei ir svarīgas latviskās tradīcijas un vērtības, tad tieši jūs esat ļoti mīļi gaidīti mūsu pulciņā. Izstāsti Latvijai! Ja tu meklē informāciju par būvniecību un remontdarbiem, ieskaties abc.lv. Savukārt, ja tevi interesē jautājumi par veselību, ieskaties medicīna.lv. Izstāsti Latvijai! Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau nākamajā raidījumā. Un neaizmirstiet mums piesakot sociālos tīklos.